Čau! Tikko saņēmu savu pirmo dāvanu Ziemassvētku rītā, un te ir mūsu ilgi gaidītais apartment tour. Tā dāvana Kā to saka? skatītājiem? Jā, šī ir dāvana logu skatītājiem. Arī šis ir kā pēdējais video, jo maz tu piekritīs, ka vakardien mums bija tāds hauss, ka tur nebija vieta filmēšanai vispār. Jā, brīdinu. Mums ir pilnīgs bardaks, un tā izskatās 99% mūsu ikdienas. 1%, kad atnāk ciemiņi, ir bišķiņi sakārtots. Jā, tātad šeit ir ieeja. Tur ir jābūt drēbju skapim, nu tā kā āras drēbju lietām. Šobrīd tā ir noliktava. Arī Gustavu Kedu noliktava. Ja? Tikai 4 pāri. Tikai 4 pāri. Te uzreiz pretī durvīm mums ir vannas istaba. Es nezinu, ko tur piebilst. Vienkārši pocis un vannas istaba. Nu, jā, izcili. Kaut ko pastāstīsi par to? Par to, ka mēs gribam, lai šeit izstāsta pilnīgi citādāk. Jā. Mēs gribam vannu. Tas, kas stāv blakus blakus dušai izliet, mēs gribam blakus veļas mašīnai. Es gribu plauktiņus, es gribu dvieļu žāvētāju. Šis spogulis nav šeit domāts, bet pagaidām viņš stāv šeit. Jā, tieši tā. Ļoti daudz, kas jādara. Varbūt pamanījāt, ka mums nav lampas nekur. Un ir arī caurumi griestos daudzās vietās. Un vēl arī nav nokrāsots, jo neko var redzēt griestos. Un vēl ir jautājums, vai vispār dzīvoklī var likt vannu šajā. Vēl ir arī tāds jautājums, jā. Ejam tālāk. Šis šobrīd koridors kalpo kā mūsu ieejas koridors, ne, kā to nosaukt. Respektīvi, šeit stāv mūsu drēbes, un jūs redzat, kā šeit ir bardaks non-stopā. Šis ir sakārtots. Jā, šis ir diezgan kārtīgi. Jā, šeit ir lielā istaba, kura sāka iztīties pēc kaut kā, man liekas, ne? Nu, protams, ka te arī ir bardaks. Nevajag rādīt slim visu bardakā, kā ir. Bet jā, tas, kas šeit vēl ir jāizdara, ir jānokrāso šī siena un jāieliek tur plauktiņi. Jāpasūta vēl viena daļa virtuvei, kas būs tā kā tāda sekcija, kur varēs beidzot visu kaut ko salikt, jo mums šobrīd ir nokrāmēts palodzes, man liekas, visās istabās. Nu, labi, visās istabās ir nokrāmēts palodzes. Jaunu galdu vajag un tā, bet šī ir mūsu virtuve. Jā, tad citu mēs haipojām par virtuvi, bet Kas? mēs tā arī neesam atrādījuši līdz galam. Šī ir mūsu virtuve! Jā, mūsu smukā virtuvīte ir šāda. Es nezinu, ko lai es tur staku. Ja liekas, ka viņa ir, tā kā, varbūt video izstāsta, ka viņa ir liela, šeit visur ir tā kā ierīces. Tas ir leduskapis, te ir krāsnes, te ir trauķene, un ir tikai 3 atvilknes un 1 skapis, kā kaut ko likt. Tāpēc mēs gribam šito otru pusi, lai var visu kaut ko sakrāmēt. Tas ir mūsu galda setups, kur mēs ēdam. Viņš gan ir kā mēs apņemam par apaļu galdu. Nu, tāds ovālīgs, jā, lai var vismaz viņam piekļūt klāt, jo šobrīd ir tā, ka tas ir jādara šitā. Jā. Un tad ir mūsu divānčiks. Jā, starp citu, šitā nav tikai virtuve, šī ir virtuve/viesistaba. Jā. Jā. Labi, ejam tālāk. Dosimies uz bērnistabu. Bērnistaba mums šobrīd ir caurstaigājama. Vēl kādu brīdi būs caurstaigājama, jo tāpat naktī pie viņiem ir jānokļūst. Bet teorētiski šis būs koridors, un šeit būs siena ar durvīm. Bet šobrīd tas ir šādi. Šis būs koridors. Jā, jūs dzīvosiet koridorī. Ha, ha, ha. Mums ir krāsns, kas darbojās, un šo tad izmantojam, lai uzsildītu arī ziemā māju. Šis krāsnes tev kļūst liekas. Kāpēc viņš ir ideāls? Lasu grāmatu viņiem vakarā šeit sēžot. Pie siltumiņa, jā. Un Francis man grozāt no pāri? Nē. Es dabūju nokrīt uz tā
Jā, tas nekas. Es negribētu koridorī dzīvot. Nu, tas jums nebūs jādzīvo koridorī. Es tur dzīvoju. Un šeit ir mūsu istaba, kas itin nemaz nav pat nesākta, man liekas, te kaut kas domāt, ko darīt. Viņa ir tāda, kāda viņa šobrīd ir, ar kaut kādu ļoti dīvainu izvirzījumu, kas šeit bija jau no pirkšanas brīža. Bet viņš mums kalpo kā labs plauktiņš, citādāk šis viss stāvēt kaut kur uz zemes vai kastēs. Jā, gulta mums ir neliels... Tas jau gan ir izstrādāts, ne? Kas? Tur gan ir stūrīts mums. Tas ir, jā, stūrīts, kur pārsvarā es lieku make-up, bet dažkārt Gustavs arī mācās pie tā galda, bet tas ir dažkārt. Jā, un arī kaut mums biblioteka. Jā, nu biblioteka arī, jā. Daudz visādas kastes, kas stāv uz zemes. Man vislabāk patīk mūsu nakts skapīši, mums katram savs dažādi, nu, atšķirīgs ir, to es gribēju teikt. Nu, tavējais sastāv no kedu kastēm, manējais sastāv no kastēm, kur ir manas lietas iekšā vienkārši. Tur skrūvgriezis ir. Tur ir skrūvgriezis un arī līmes pistoli. Starp citu, manā pusē zem gultas arī krāsniņa stāv, nē, plītiņa stāv. Starp citu, ja kāds grib nopirkt, uzrakstīt bye-bye. Jā, IKEA indukcijas plītiņa 2 riņķiem, jā. Un šis ir mūsu skapis, par ko mēs esam nenormāli priecīgi. Jo te var salikt visu, un viņš šitā arī visu laiku izskatās. Mēs vienlaicīgi tur arī žāvējam drēbes, un tur stāv tīro drēbju kalns. Tas nav netīrs drēbes, vilktas nomests, ja. Tas viss ir, jā, šādi tas izskatās. Un reku bērniem lampa, tā arī būs kaut kad jāpieliek. Tā būs mums pirmā lampa? Jā. Wow. Nu, tu kaut kāds, protams, ka es nevaru neparādīt. Nu jā, tev jāprāda savu skedu plauktu. Tu taču visi redzējuši. Nav visi izstāst par manu skedu plauktu, kā mēs viņu taisījām. Tas arī DIY plaukts. Tas ir DIY plaukts. Mēs nemācējām mērīt, bet mēs nopirkām dēļus. Viņus sazaģējām un saskrūvējām. Šajā 42 kedām. Un tik ļoti, tik ļoti, cik mēs nemākam mērīt, ir kaut kādi 12 centimetri. Faktiski varēja būt 49 skedas, tagad ir 42 šeit. Jā. Bet nekas tur var manus apavus saliktoties. Daļa no manas kolekcijas, kaut kas pielikts klāt. Kaut kā tā. Jā. Kā tev patīk tas, ka tavu vīra apavu kolekcija ir puse no caurstaigājumā skapja? Ko es tur varu teikt? Labāk, ka viņas ir šeit nekā tur koridorī. Nu tā kaut kā, tas ir arī viss. Mūsu skaistais dzīvoklis. Kas ir numuru 1 vai 3 lietas, ko tu gribētu pielikt šim dzīvoklim šobrīd? Tā kā nākamā, kas būs jāizdara? Jā. Es gribu nokrāsot koridoru, pielikt spoguli. Un nokrāsot bērnstabu un pielikt lampu. Un tu nepieminēji, ka grīdu mēs taisījām virtuvēs. Jā. Starp citu, mums visā dzīvoklī ir kaut kas tāds, kas saucās tarkets. Ja? Bet mums bišķiņ nepatika, nevis bišķiņ, bet ļoti nepatīk tā skaņa viņam. Un tāpēc mēs dzīvojumā istabā uzlikām dēļus. Tadadam! Kas ir daudz foršāk un patīkamāk pēdai. Francīt, šitas, man liekas, ir tavs. Lukturīts. Kaut kā tā? Nu tā, jā. Mums vēl joprojām turās teļuks pie sienas, kas arī bija vesela epopeja. Jo pie Eģiptes sienas teļukus karināt nedrīkst. Un tad tur ir, jā. Katru dienu jāapskatās, vai viņš gadījumā nenokritīs. Tas ir, kā viņš var manipulēt. Jā, tu uzmanīgi lūdzu šo manipulāciju. Nu jā, jep, kaut kā tā. Ceru, ka jums bija superīgs Ziemassvētku vakars, bet šodien ir pirmie Ziemassvētki un rīt ir otrie Ziemassvētki. Un lai jums priecīgi!